Kopš 2020. gada Latvijā ir spēkā Nacionālais enerģētikas un klimata plāns, un līdz 2030. gadam Latvija ir apņēmusies sasniegt ambiciozus klimata un enerģētikas mērķus. Diemžēl revīzijā esam secinājuši, ka pastāv būtisks šķēršļi, kas var kavēt šo mērķu sasniegšanu. Revīzijā esam konstatējuši, ka Latvijā pietrūkst skaidras enerģētikas stratēģijas, nav novērsti administratīvie šķēršļi straujākai atjaunīgo resursu izmantošanai, kā arī nav izveidots gan pārvaldības sistēma, gan arī sistēma finansējuma piesaistīt īpaši no privātā sektora. Mēs skaidri saprotam, ka valsts budžetā tuvākajos gados 13 miljārdu finansējums visticamāk nebūs pieejams. Lai situāciju mainītu un Latvija straujāk virzītos uz NEK mērķu sasniegšanu, mūsuprāt, ir svarīgi stiprināt Latvijas enerģētikas politikas pārvaldību, veicināt privātā sektora investīciju piesaisti, identificēt prioritāri īstenojamās pasākumus, kas dod vislielāko atdevi uz mērķu sasniegšanu, kā arī aktīvāk izmantot Latvijas valsts kapitāla sabiedrības enerģētikas jomā, lai identificētu šķēršļus, kas šobrīd kavē straujāku atjaunīgo energoresursu attīstību Latvijā.